Tu nevari palīdzēt cilvēkam, kurš negrib tavu palīdzību, kurš nav jautājis tavu palīdzību. Tā ir diezgan klasiskā lieta, ar ko es sastopos arī savā privātpraksē, ka man zvana mamma un saka, hei, klausies, man ir jaunietis un viņam vajag palīdzību. Es saku, fine, dod man telefonu numuru, lai viņš man piezvana. Un te ir tas, ka varbūt man šķiet, ka ar to manu bērnu kaut kas nav labi. Ja? Tā ir vienīgi mana problēma, ja man tā liekas. Tu nevari palīdzēt tam cilvēkam, kurš šobrīd atrodas akūtā upura varmākas stāvoklī. Viņa ego ir uzaudzis tik milzīgs, ka viņam pasaule viss ir koncentrējusies tikai ap viņu. Ja? Tu nevari viņam palīdzēt. Un tad atkal ir kolosāls medikaments laiks. Ko tad ar to upuri darīt, ja viņš ir mans draugs? Tad es ieteiktu tev vienkārši uz pāris mēnešiem paņemt attiecībās pauzi ar viņu, lai viņš pats salaiza savas rētas un savas sāpītes. Un tic man, viņš tiks galā ar to. Un tad, kad tu viņam būs vajadzīgi, viņš tev piezvanīs.